Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Pusotras stundas lidojuma attālumā no Rīgas atrodas pilsēta, kas pasaulē tiek dēvēta par jaunās ziemeļu kulinārijas galvaspilsētu. Lielākoties pateicoties šefpavāriem Renē Redzepi un Klausam Meieram, Kopenhāgena pašlaik ir daudzu gardēžu ceļamērķis. Ņemot vērā, ka Dānijas karalistes galvaspilsēta ir rokas stiepiena attālumā, turklāt lidojumi ir biežāki nekā autobusu reisi uz Alūksni, ceļā uz ziemeļu gardēžu Meku dosimies arī mēs. Labrītiņ šorītiņ no Kopenhāgenas Dānijā. Mēs esam atbraukuši speciāli, jo šeit ir atveries jauns dalībveikals Klaus Meier. Mēs Rīgā Latvijā visi Klaus Meier pazīstam. Viņš ir saistīts ar nomu, pusīpašnieks, un arī, kad viņš ir zemnieks, viņš ir kafijas ražotājs, viņam ir restorāns Bolivijā, un viņš te ir atvērs jau tagad 5. vai 6. delīveikalu. Delīveikalu, kur viss, kas ir iekšā, ir bioloģiski, viss ir dabīgs, viss ir tīrs. Tādēļ iesim pastīties, kas tur top. Dānijas galvaspilsēta mūs sagaida ar rudenīgu vēju, tāpēc, lai dotos uz jauno Klaus Meier restorānu, kopenhāgeniešu tik ierastā velosipēda vietā izvēlamies komfortablo vilcienu. Sasnieguši galapunktu, uzzināsim, kas slēpjas aiz izkārtnes Delī un kādu ēdienu izvēlas baudīt steidzīgie un aizņemtie pilsētnieki. Turpinot ziemeļnieciskās noskaņās, Mārtiņš pagatavos sviestmaizes, no kurām neatteiktos neviens dānis. Hi. Sveika, Meta! Sveiks! Jūs esat atvērti tikai 4 dienas? Jā, 4 ļoti aizņemtas un darba pilnas dienas. To var manīt, ir svētdiena un visas vietas ir aizņemtas. Cik es zinu, šis ir Klaus Meier 4. vai 5. delīveikals. Pastāsti, kā tu definētu šāda tipa vietas pamatīdeju. Klaus Meier ir vēl 4 delīveikali, kā arī restorāni. Viens no tiem ir populārais Noma, tomēr šis jaunais delī krietni atšķiras no pārējiem. Mums ir vīna bārs, piedāvājam arī malkas krāsnī ceptu picu, kas ir pilnīgi jauns koncepts. Varētu teikt, ka šeit zem viena jumta ir apvienots gan Klaus Meier delīveikalos, gan restorānos piedāvātais. Tātad jums šeit ir produkti līdzņemšanai, vīna bārs, ceptuve, arī sviestmaizes, kokteļi. Un mēs atrodamies apmācību telpā. Jā, šeit cilvēki var nākt un mācīties gatavot. Uzzināt, kā pagatavot mērces, sadalīt zivi, kā arī var ieturēt maltīti šeit pat uz vietas. Pamanīju, ka jūs gatavojat paši savu kafiju. Jā, mums ir pašiem sava kafijas grauzdējumā ierīce. Tādu jūs nekur tuvumā neatradīsiet, tāpēc mūsu kafija ir tik īpaša. Un ļoti, ļoti svaiga kafija. Pieļauju, ka tā pārsvarā ceļo no Bolīvijas. Daļa kafijas tik tiešām nāk no Bolīvijas. Mums ir cieša sadarbība ar Bolīviju, kā arī tur atrodas vēl viens Klaus Meier restorāns Gustu. Interesanti, ka Klaus Meier ir sadarbībā ar ieslodzījumu vietu pārvaldi. Jā, tā ir. Viņš palīdz bijušajiem ieslodzītajiem atrast savu vietu un atkal iekļauties sabiedrībā. Tev taču nav sodāmības? Nē, nav gan. Šeit ir mūsu restorāna zāle, kurā ir aptuveni 100 vietas. Restorāna līmenis ir samērā augsts. Iespējams, mēs nesasniedzam citu Klaus Meier restorānu kvalitātes standārtus, tomēr piedāvātais ēdiens ir nevainojams. Piemēram, daudzi pārtikas produkti tiek piegādāti no mums piederošās fermas. Jāmin arī tikko izbūvēta virtuve, kas atrodas Nordhavn. Tur ir mūsu galvenā gatavošanas vieta, kā arī etiķu darītava. Es jums īsumā parādīšu, kas un kā šeit ir ierīkots. Viss aprīkojums, kā arī daudzi priekšmeti, ir īpaši veidoti šim restorānam. Mūsu vīna bārā ir ierobežots vietu skaits, to ir aptuveni 18.
Tā ir vieta, kur apmeklētāji var baudīt kādu glāzi vīna un patīkamā gaisotnē ieturēt maltīti. Vai jūsu restorāns ir pirmā vieta, kas strādā pēc šāda principa? Jāatzīst, ka šis ir vienīgais restorāns Dānijā, iespējams pat Ziemeļeiropā, kas atbilst šādam konceptam. Mums ir gandrīz 800 kvadrātmetru plašas telpas, kas var uzņemt līdz pat 400 viesiem. Šeit katrs var atrast kaut ko sev tīkamu, sākot ar kafijas bāru, kur var iesākt rītu ar svaigi maltas kafijas tasīti, tālāk sekot ceptuve, kur ir iespējams iegādāties svaigi ceptu maizi un konditorijas izstrādājumus. Piedāvājumā ir arī klasiskā dāņu rudzu maize, kas arī tiek gatavota mūsu pašu ceptuvē. Mums ir sulas, svaigi gatavotas sviestmaizes un pizzas, ceptas malkas krāsnī. Bet to taču nevarētu dēvēt par fast food, tas viss ir dabīgs. Tas atkarīgs no tā, ko jūs domājat ar iedzienu fast food. Tas ir ātri, jo pasūtot ēdienu ir jāgaida tikai 15 līdz 20 minūtes. Tomēr tā pagatavošanas laiks līdz tam ir vairākas dienas. Tātad mēs to varam saukt par sava veida fast food, bet nekas no tā nav junk food. Noteikti nē. Visas sastāvdaļas ir maksimāli organiskas izcelsmes. Mēs izmantojam mežā lasītas ogas, organiskas izcelsmes pienu, krējumu, sviestu un free range kvalitātes gaļu. Arī pagatavošanas procesā mēs cenšamies saglabāt dabisko, cik vien tas ir iespējams. Klausam ir ļoti svarīgi, lai visi produkti būtu organiski un veselīgi. Klausmēja filozofija ir tuva arī man – slow food, pēc iespējas vairāk izmantot sezonālus un vietējo zemnieku audzētus produktus. Jāpiebilst, ka mums ir svarīgi atbalstīt vietējos zemniekus, lai tie varētu nopelnīt uz mūsu rēķina. Mēs cenšamies neimportēt, bet iepirkt tieši dāņu produktus. Varbūt mēs varētu pastaigāt un apskatīties, kas jums šeit notiek. Šeit viss ir svaigs un pašu gatavots, sākot ar pusdienu komplektiem, majonēzi, zupām, līdz pat desertiem un buljoniem. Man tiešām prieks redzēt jūsu plauktā buljonu, jo atklāti sakot, tas nav visai bieži sastopams veikalos. To varētu paņemt uz mājām un pagatavot labu mērci vai zupu. Tas ir pašu pagatavots no paša sākuma. Mēs nepērkam pusfabrikātus no citiem, bet gatavojam visu paši un tāpēc zinām, kas tur ir iekšā. Šeit ir mūsu kafijas bārs, un tur tālāk atrodas kafijas grauzdētājs. Grauzdējot kafiju, temperatūra var sasniegt līdz pat 800 grādu pēc Celsija. Tas netiek darbināts visu laiku. Kad kafija iet uz beigām, mēs grauzdējam atkal svaigu. Jūs varat iedzert savu rīta kafiju, un tad vakarā ieskriet pēc svaigas vakara kafijas tasītes. Mūsu darbs šeit ir pielāgots mūsu klientu dienas ritmam. Principā jūs šeit varat pavadīt visu dienu. Man prieks redzēt, ka dažkārt cilvēki nāk šeit pabrokastot un tad atgriežas uz vakariņām. Izskatās pēc filejas, bet viņi nav fileja, viņš ir šķiņķis. Vidēji jēls izcepts, paša audzēts, šalots, sīpols un loks un svaigi garšaugi. Mēs nobeidzam viņu ar garšauga mērci. Un tā sarkanvīna mērce, viņa ir gatavota ar stobra kaulu smadzenēm. Un tas ir šis te labais te. Es nekad nevarētu pateikt, ka tas ir šķiņķis. Viņš ir tikpat mīgs kā fileja. Un tas ir paldies, ka tā gaļa ir nobriedusi minimāli 2 nedēļas priekā. Tagad Delī daudz cilvēku domā, tā ir pilsēta Indijā. Nekāds sakars ar to nav, kaut cik tie vārdi ļoti līdzīgi ir. Delī, tas vārds nāk no delikatesen. Tad delikatesen ir labs ēdiens. Un delikatesen nozīmē, ka cilvēks iet veikalā, tur parasti nav kur apsēsties, un paņem ēdienu, ko viņš var ņemt uz biroju, ņemt uz mājām vai uz pikniku. Viņi nedrīkst sajaukt Delī ar fast food, teiksim, ar ātrām ēdināšanas iestādēm. Ātrās ēdināšanas iestādes, tās pārsvarā viss tas ēdiens ir pusfabrikāts, saldēts un beigts. Delikatesen, viss ēdiens ir dzīves. Tagad mēs runājam par Dāniju. Dānija ir kaut kas līdzīgs Latvijai. Dāņi ir cūksēdāji, cūksgaļas ēdāji. Un viņi no visām tautām per capita apēd vairāk cūkgaļu nekā cita tauta pasaulē. Es domāju, kāds latvietis to varētu apstrīdēt. Otrs, kas viņam ļoti populāri, ir frikadeli. Tāds
mazas gaļas klimpiņas, un viņiem ir ļoti, ļoti mīļi pie sirds ir siļķe. Mums arī ir siļķe ļoti mīļi pie sirds, bet interesanti, ka mums siļķe nepeld mūsu ūdeņos, bet ir uzskatīts kā latviešu nacionālais ēdiens. Siļķe, biespienu un vārīti kartupeļi. Mums pašiem siļķes nav. Es jums dažas receptes gribu parādīt, kas ļoti, ļoti tradicionāli ir dāņiem, ko var ēst glaunās pusdienās, ja paņemt līdzi uz darbu līdzi. Un pirmais ir tā siļķe. Marinēta siļķe, svaiga siļķe, te mēs bišķīt iesālīta siļķe. Tagad mums vajag bišķīt apcept sīpolu. Ieslēdzam gāzes plītiņu un cepam sīpolu, ko es smalki sagriezīšu. To mēs apcepam viegli, kamēr viņš ir caurspīdīgs, bet nedrīkst viņu abrūnināt. Tad, kad mūsu sīpola tāda pamīkst ir, pieliekam klāt, viena ēdamkarota karijas pulveri. Viņiem patīk pikantēdieni, viņiem patīk saldēdieni pie sāļām lietām. Un šis te iedos tādu, wow, fantastiski patīkam aromātu priekš tās mūsu siļķes. Viņa nebūs garlaicīga. Voilà, tā ir tagad iecepusies, eļļas no tā karija pulvera ieceļošas sīpolā, un tagad to noliekam, un lai viņš atciest. Lai viņš te panācies, un gatavosim to siļķi. Te man ir tā siļķe, viņa ir iztīrīta no asakām, un es viņu sagriezīšu glītos gabalos. Liekam to bļodā. Un šī siļķe ir matjes siļķe, viegli sālīta. Un matjes nozīmē, viņa ir jaunavas siļķe. Viņa ir ļoti jauna, viņa nav veca. Siļķes gabaliņiem pievieno mājās gatavotu majonēzi, karoti skābā krējuma un kaperus. Svaigākam aromātam visu papildina ar kubiņos sagrieztu ābolu, kapātām villēm un nobeidzot iemaisa karijā apceptos sīpolus. Un kas arī dāņiem ļoti līdzīgs, mums latviešiem, viņam arī patīk rudzu maize. Pilngraudu rudzu maize un vēl ļoti, ļoti daudz viņi vēl cep viņu mājās. Bet arī Klaus Meyer Delijā viņi var nopirkt veselos kukuļos. Interesanti, ka tagad iet kādā veiklā te Rīgā, pārstrā visas maizes ir sagrieztas šķēlēs jau. Es nezinu, kāpēc. Es nevaru saprast to, kad mēs paši nevaram griezt maizi vairāk. To liekam iekšā tosterī. Tagad nospiežam pogu, viņš noiet lejā. Maize gatava, un te sviestu nevajag, jo šeit mums ir jau tas labais biezais krējums ir, un liekam šo te tagad uz maizes. Un tad mēs nobeigsim mūsu siļķu maizi ar olu. Nobeidzam ar dilli. Dāmas un kungi, es jums pasniedzu rugbrod, jeb sviestmaizi. Es domāju, laiks mums pašiem jāmainās ir, metam to desu projām, un rekur mēs varam uztaisīt fantastisku siļķu maizīt, ko mēs varam paņemt uz darbu līdzi, uz skolu līdzi, un visi apkārt skatīsies, wow, kas tev tur tāds ir. Sakam par rugbrod. Šī nākamā recepte mēs redzējām, kad Klaus mums uzcep fantastisks labu steiku. Es arī lepojos par to, kas mums šeit restorānā ir, un šī nāk no Gotlandes. Kaimiņi viņi ir, Zviedri ar Dāņiem viņi kaimiņi. Te būs jaunlopas steiku
ar rumolādu. Atkal uz maizes, jo, kā es teicu, viņi ļoti pasaules slaveni uz viņa open face maizītēm. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs, ir remolāden, bet gardējumu mēs gatavosim pirmo tātad sīpolu. Un mēs sagriežam sīpolu plānās šķēlēs. To asi nogriežam, lai viņš sadalās. Un tā, voilà. Plāni šķēlītēs. Ja jūs taisiet šo te recepti, ja vienalga sīpolas, taisiet viņas daudz, jo viņi tā kā zemesrieksti, tā kā konfekti, kad tu vienu paņem, tu nevar nolikt, kamēr viņi virs ir apēsti. Sagrieztos sīpolus bļodā samaisa ar rudzu miltiem un liek fritēties olīveļļā, līdz tie kļūst kraukšķīgi un brūni. Kamēr sīpoli cepas, gatavo mērci, sajaucot mājās gatavotu majonēzi, skābo krējumu un kapātu marinētu gurķi. Tas jau sāk apbrūnoties, jāpamaisa. Un reku viņi jau sāk palikt kraukšķīgi. Kamēr viņi visi ir gaiši brūni. Kamēr viņi vēl karst caur sietu, nelējiet viņu caur citu stiklu bļodu, tikai caur metālu. Nokretat un tad liekam sīpols uz virtuves dvieļa. Te man ir papīrdvieļi un tā mēs izskaisam. Super! Wow! Turpinot ar mērci, majonēzei, gurķiem, krējumam piemaisa kurkumu, kaperus un smalkās strēmelītēs sarīvē selerijas sakni. Un jūs jau gaidat, kad es tos nagus norīvēšu. Nebūs nekā. Es pārnījos. Tagad šo te smuko, vieglo selerijas sakni mēs ieliekam bļodā. Un viegli ielocam. Un, ja gribat te likt kādu garšvielu klāt, es jau zinu, ka daudz man teiks, kur mēs tādu vēl varam dabūt, estragonu. Jūs zināt, viņš Latvijā aug, ir tāds teiciens, tas, kas meklē, tas atrod. Liekam estragonu, jeb atkal droši vien kādu pētersiļu, jeb atkal kādi dilli. Un mums tos arī paralēli ir gatavs. Tāds silts, kraukšķīgs. Un uz šo mēs uzliekam tādu smuku, patīkamu kaudzi ar to selerija remulādeni. Un te man burvīgais Gotlandes steiks. Un to mēs arī sagriezīsim plānās šķēlēs. To garoziņu es atstāšu sevim. Un te man tāds vidēji jēls izcepts ir. Un šie te tauki uz šā izturētā gaļa, viņi arī ļoti garšīgi ir. To es nemetu projām. Tas ir ēdams arī. Plānās steika šķēlītes liek uz selerijas saknes masas. Tad visu bagātīgi pārklāj ar grauzdātajiem sīpoliem un pierīvē svaigu mārutku. Un nobeidzam pišķīt ar pētersili. Un es jums prasu, dāmas un kungi, vai jums kādreiz ir bijis tāda sviestmaize? Dāņu rukportu. Šeit ir varbūt viena no vistradicionālākām, vienkāršākām receptēm, kas viņiem tur Dānijā atrodas. Un te man ir mūsu pašu, šis ir augsts kūpināts lasis, bet viņiem arī viņi kūpina lasi, viņi taisa gravlaks. Kas ir gravlaks? Sāls, cukurs, 1:1, fenels sēklas, dille. Uzsmerē pāri laša filējai, asars katreiz jāizņem ārā, un tad viņu apsedz. Un tad patur leduskapī pāris dienas. Vecos laikos, ko viņi darīja, viņi iesālīja to lasi, un tad viņi raka viņa smiltīs. Un no turienes tas vārds nāk gravlaks. Laks ir lasis, un grav ir kaps.
Viņi aprak to lasi smiltīs un iznāk kapu lasis. Mums ir kapu svētki, viņam ir kapu lasis. Bet tā mērce, kas viņam visvairāk patīk, ir šāda. Te man ir sineps, Dižonas sinepes. Un ja es ņemu, teiksim, 1-2 karotes Dižonas sineps, tad man jāņem paralēli ir 2 karotes šo te farīna cukuru, tādu brūno cukuru. Katreiz atcerieties paku aizaisīt ciet, cietēk viņš jums sakals. Tad 1 un 2 ēdam karotes šis farīna cukurs. Šo mēs samaisam. Un mēs kādu laiciņu mēs paturam, lai tas cukurs tā izkūst. Un viņš jau tūlīt gandrīz sāka kūst. Un tagad mums iznāk tāda saldskāba, pikanta salda mērce. Skandināvijas valstī viņiem patīk tās mērces uz saldo virzienu. Un garšo tā kā medus. Sinepju, ziedu medus varētu būt. Lasi sagriež plānās strēmelēs, liek uz rupjmaizes šķēles un pārklāja ar brūnā cukura sinepju mērci. Nobeidzam ar mūsu un viņu dirli un valā gatavs. Šī nākamā recepte – kale un kazasieras pīrāgs. Open face Danish kale chèvre pastry. Tagad kale ir šis te smukais zaļais brīnums. Viņš ir kāposveidīgs, bet viņš nav kāpos, viņš ir kale. Un cik es saprotu, es esmu mūsu valodniekiem prasījis, Uldim, kā šo sauc latviski. Nav. So es turos pie tā vārda kale. Viņš ir uzskatīts, ka viens superfoods. Tas ir super ēdiens, ļoti, ļoti veselīgs. Viņš ir paņēmis Amerika veselīgos ēdājus. Pirmā vietā viņi ir sarma melngala. Viņi izmanto savā restorānā katru dienu, vairākos receptēs. Un šo te, ko es jums gatavošu, ja jūs nevarat dabūt savas rokas uz šādu kāpos, ko mums Laima audzē, tad nākat tūlīt pēc raidījuma uz Kauncienu tirdziņu, un Reinis jums tur vienu neiedos, bet pārdos. So, kas ir jādara? Viņš ir savādāk jāpējās nekā parasta kāpost. Un mēs viņu tagad ieliekam katlā, un mēs viņu tagad daudzīsim. Pēc 20 minūtēm mums ir tas pats daudzums, ticiet vai nē, bet te ir tas kēls pilnīgi sadauzīts. Šķiedri ir saplēst. Kalē kāpostu masai pievieno svaigi maltus melnos piparus, jūras sāli un olīveļu. Tālāk visu papildina ar kapātu ķiploku, kazas sieru un drupinātiem lazdu riekstiem. Masu viegli apmaisa, sapilda pušē un liek cepties cepeškrāsnī, līdz siers izkūst. Un volā, nepagāja pat 4 minūtes, un mūsu kale un kazas siera bušē ir gatavs. Abi divi skaisti. Un tiešām, ja jums nav laika, ja jums nav kale, tad nākat tūlīt katru sestdienu uz Kauncienu kvartāla tirdziņu, un šie te jūs gaidīs. Es gribu pateikties mūsu vēstniekam Kopenhāgenā, Kasparam Ozoliņam, ka mūs uzņēma, un arī gaidu jūs ciemos pie manis. Jaunstolāra konkursa jautājums. Ar kādu senu un pasaulē ļoti pretrunīgi vērtētu tradīciju ir slavenas Fēro salas? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 20. oktobrim
pusnaktī, un balvas izlos notiks 26. oktobra raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.